tev pateikšu kaut ko ļoti svarīgu, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Mūsu mīļākie stāsti. Kādas emocijas rada internets un kā tikt ar tām galā? Nu, kā tu gāji vasaru? Es izgāju ģimeni kā tev. Es peldējos, braucu ar karuseļiem, visu kaut ko. Ričija draugi. Es nezinu, cik daudz. Es viena. Hei, kas tad tev? Par ko bēdājies? Beidzās mans vismīļākais stāsts. Mūsu svētdienas tradīcija. Par to es bēdājos. Kas tas stāsts par stāstu? Mans mīļākais stāsts par Bembiju. Mēs to katru svētdienu skatījāmies internetā. Kad beidzās, es tā raudāju. Tu bēdājies par tādu sīkumu. Tu tas savu internetu mūtu var skatīties vēl un vēl, pat 1000 reižu. To taču es zinu, bet skatīties kaut ko, kas jau ir redzēts, tas vairs nav tas. Ļociņi vairs nešķiet tik jautri. Un vēl pirms tam zini, kas notiks tālāk. Un atkārtojums nevis es skatos kopā ar savu ģimeni, bet viena pati. Tas tāpat smieklīgi. Nu, vispār nemaz tik smieklīgi tas nav. Vai jums nekad nav bijis tā, ka kaut kas, ko jūs redzat vai dzirdat internetā, liek jums pavisam sabādāties? Tas tikai sīkajiem. Vai tas ir pārliecināts? Man ir bijis tā, ka spēles nākošajā līmenī nevar tikt. Dusmojas gan uz spēli, gan uz sevi. Mani kaitina, ka ar mammu pasūtām internetā kaut ko foršu. Bet, kad to mums atsūta, man izstāsta pavisam citādāk nekā gaidījām. Tādos brīžos tu jūties vīlusies? Nu jā. Ko nozīmē vīlusies? Tas ir tad, ja sākumā pa kaut ko tā rīktīgi sapriecājies, bet pēc tam saproti, tas, ko vēlējies, nesanāks. Nu, vismaz pagaidām. Tas ir tad, kad Ričijs Rūs viņam dāvinā smuku burtiņu, domā, ka priekšā ir medus, bet patiesībā ir sauļošanās krēms, ko lāčiem nevis nevajag. Un es vienreiz tik ļoti baidījos. Mēs ar mammu, tēti un brāli taisījāmies palikt pa nakti teltīs pie jūras, un es tik ļoti baidījos, ka mūs visus apēdīs pa nakti haizivis, jo biju internetā redzējusi, kad mēs haizivīm tik ļoti garšojam. Bet labi, ka pateicu to tētim, jo mēs ar tēti paskatījāmies kartē, bet Latvijā nevienu haizivi nemaz nav. Pareizi. Tātad tas, ko mēs redzam, dzirdam un darām internetā, rada mums dažādas emocijas. Nu, pareizā sakot, liek mums visādi justies. Piemēram, raudāt? Protams, arī raudāt, bet ne tikai. Pastāstiet, kā vēl jūs jūtaties, kad darat kaut ko internetā? Mēs ar brāli smejamies par visādiem dzīvnieciņu video. Arī. Priecājos iemācīties kaut ko jaunu, piemēram, ukulēli. Es skaļi braucu, kad mana mīļākā futbola komanda uzvar futbolā. Jā! Man patīk, ka draudzene, kas dzīvo ārzemēs, man piezvana videozvanā, ja mamma ļautu, mēs runātu 5 stundas. Zināt, kad bija pirmā reize, kad es redzēju, kad mans tētis raud? Kad Latvijas hokeisti ieguva medaļas! Un redzi? Un tev likās, ka raud tikai bērni. Nu tā nemaz nav. Raudāt drīkst visi, un tas nevienmēr nozīmē bēdāties. Karlīns teica, droši vien raudēt tādēļ, ka lepojās un priecājās. Nu, bet protams! Es pats visārā bēdājos, ka redzu, kā internetā cilvēki dara pār dzīvnieciņiem. Bet ir arī labas ziņas. Mēs viņiem varam palīdzēt. Tieši tā, kā es tiku pie sava mīļuļa. Internetā redzējām pavisam noskumušu kaķīti. Un jau pēc dažām nedēļām kaķītis bija pie mums, jo mēs aizbraucām uz šo patversmi, lai viņu paņemtu. Nu, un ko tas nozīmē? Tas, ka ja sākumā šī situācija šķiet bēdīga, pēc tam var visu pārvērst par ļoti, ļoti labu.
Es laikam sapratu, par ko tu runā. Vienreiz bija tā, kad es nokritu no riteņa, salauzu roku, mēs jaukām ģipsa bildi, jo vasarā ar ģipsu nav forši staigāt. Bet brālāni un bērnīgas draugi uzrakstīja foršas ziņas. Turies, un man uzreiz palika labāk. Un kā internetā jūties tu? Es visvairāk dusmojos tad, ja internets pazūd. Es arī! Patiesībā jau internetā viss ļoti līdzīgi kā reālajā dzīvē. Ir smieklīgais, ir bēdīgais, ir priecīgais. Bet, ja pat internetā kaut kas liktāk kārtīgi sabādāties, nevajag to slēpt vai kautrēties. Viss tas ir pilnībā normāli. Mamma jau arī bādājas, ka lasa drūmas ziņas. Un ja pat internetā kāds likta, tā piemēram kārtīgs, justies tā dīvaini vai bēdīgi, vajag parunāt kādu pieaugušo, kam uzticies. Piemēram, mammu vai tēti. Un nevajag skatīties internetā īstenības gulētiešanas. Un tad miedziņš būs saldāks. Kas, ja mammai galīgi negrib teikt? Esmu atvērts kaut kas nav domāts bērniem. Bet mammai taču var stāstīt visu. Ja? Jā. Es piekrītu Grietai, bet ja nekādīgi nesanāk parunāt ar mammu, vai tēti, brāli, vai māsu, vai skolotāju, tad piezvanīt pusticības telefonu 116 111. Tur noteikti kaut ko labi ieteiks. Paulīna, man tev ir labas ziņas. Pasaulē ir vēl daudz citu superīgu stāstu, vai ne? Jā! Tu zināji to filmu par to ģimeni, kurai bija superspējas? Atceries par drošību. Kad man puncī tukšums ierūcas, prasu mammai, lai cep pankūkas. Lieku virsū zaptes lipīgas, kuras omei vara ņemīgas. Garšīgākās lietas pasaulē rodas virtuvē. Nevar būt, ka internets krīt no zilā gaisa. Noteikti to kāds kaut kur pakluso taisa. Nevar būt, ka internets krīt no zilā gaisa. Noteikti to kāds kaut kur pakluso taisa. Tāpēc internetā redzētam akli neticam. Lai mēs visi mīļi dzīvotu, tētis mūrē māju stabilu un vēl siltumnīcu varanu. O, paps, lai tur kurķus audzētu. Skaistulāku daudz ir pasaulē, jo tās uzbūvē. Nevar būt, ka internets krīt no zilā gaisa. Noteikti to kāds kaut kur pakluso taisa. Nevar būt, ka internets krīt no zilā gaisa. Noteikti to kāds kaut kur pakluso taisa. Tāpēc internetā dzirdētam akli neticam. Gadās, ka es podus nogāžu, reizēm lielas ziepes savaru, bet tad piedošanu palūdzu. Laboties
Droši internets LV un Ričijs Rū atgādina, kad internetu lietotu, atceries par drošību. Kā būt drošam internetā, zini vairāk. Digitālā drošība.lv. Atceries